Labdien! Labdien! Beidzot jūs dzird! Jā, es beidzot bišķīt apgūstu šīs jaunās tehnoloģijas. Ne ikdienā izdodas piedalīties attālinātajās sēdēs. Tātad šobrīd es pārstāvu CS uzņēmēju klubu, kurš jau uzrakstīja gan jums, gan prezidentam, gan ministru kabinetam argumentētu vēstuli par šīm minimālām sociālām iemaksām. Un varbūt šobrīd man vairāk gribētos izteikt konstitucionālo tiesību aspekta jomā, jo arī juridiskais birojs izsaka šo bažu. Tātad kādā sarunā Ruta Zilvere norādīja, ka izņēmumu likumprojektā norāda uz valdības ieceres liekulīgo dabu. Jo šobrīd mēs redzam, ka ir tāds konceptuālais juceklis par tām minimālām sociālām iemaksām. Mēs redzam, ka ja patiesi būtu mērķis nodrošināt, lai visi būtu sociāli apdrošināti vismaz no minimālās algas, tad jau šādu izņēmumu vispār nebūtu. Tas nozīmē, ka visi šie izņēmumi, kas ir paredzēti šajā pantā, tas nozīmē, ka šie cilvēki būs ārpus šīs minimālās sociālās apdrošināšanas. Kaut vai, ja mēs runājam par sociāliem darbiniekiem, man nav saprotams, kāpēc valdība ir ielikusi vienu nozari šo te sociālo sfēru kā izņēmums. Droši vien tāpēc, ka apzinājās, ka ļoti daudz cilvēki ir nodarbināti šajā nozarē, kaut vai Samariešu fonds, es zinu, ka ļoti daudz cilvēku strādā zem minimālajām algām, jo apkalpojot reģionos šos cilvēkus, viņi arī nemaz nevar nopelnīt lielas algas, jo nav tā apjoma. Un tad šajā gadījumā arī jau izpauž šis diskriminējošais faktors pret citām nozarēm. Mēs labi atceramies, ka likumā par mikro uzņēmumu nodokli arī bija savā laikā iekļautas nozars, un pēc tam pēc konstitucionālo tiesību ekspertiem tā norma tika izņemta ārā. Aicinu padomāt par šo aspektu. Un tad, ja mēs tā vērojam, kas notiek šī likuma projekta ietvaros, tad mēs redzam, ka patiesais likuma projekta mērķis ir piespiest strādāt pilnu darba laiku, vai arī maksāt sociālās iemaksas par nepadarītu darbu. Kā jau Labklājības ministrijas pārstāv pieskārās jautājumam, kas tad ir sociālā apdrošināšana, tad vēlreiz ir jānorāda, ka sociālā apdrošināšana ir maksājums par to, ka mēs sevi apdrošinam pret darba ienākumu zaudējumu. Tas ir pret darba ienākumu zaudējumu, bet šis likuma projekts pieļauj, ka pabalstu varēs saņemt lielāku nekā ir nopelnīta alga, jo darba devējs būs to uzdāvinājis. Un šis atkal ir tas konfiscējošā rakstura jautājums, ko savā atzinumā norādīja Saeimas juridiskais birojs. Konfiscējošs raksturs, jo uzņēmējiem jāsamaksā nesamērīgs nodoklis. Ja jūs uzmanīgi paskatīsieties anotācijas pirmajā piemērā, tad jūs redzēsiet, ka no piemēra izriet, kad uzņēmējs, kurš nodarbina nepilnu darba laika darītāju, viņš dabūs par viņu samaksāt 68% nodokli, kaut arī likumā ir noteikti 3409. Vēl vairāk uzņēmējs nespēs plānot savu pašizmaksu, kas ir biznesa pamats, jo valsts ieņēmuma dienas tikai pēc 3 mēnešiem atsūtīs aprēķinu, un šim aprēķinam pat nebūs iespējams izsekot. Tas īsti nav korekti pret uzņēmējiem, pret reģionālo attīstību, kur mēs redzam, ka šīs te darba vietas, kas ir tieši reģionos, kur nevar samaksāt minimālās sociālās iemaksas un minimālās algas. Tad šajā gadījumā mums ir jāpaskatās, ko mēs varam attīstīt ekonomiski, lai reģionos būtu tā ekonomiskā vide labāka. Un tad, ja mēs runājam par sekām, tad no šī likuma projekta skaidrs, ka uzņēmējiem nepilna darba laika darītāji kļūst dārgi, un tāpēc tādi tiks atbrīvoti. Un tas savukārt būs pretrunā jau ar Leiškalna kungu minēto Eiropas padomes direktīvu par nepilnu darba laiku, kur ir noteikts, ka katram ir tiesības brīvi izvēlēties darbu sev vērtā un pieejamā apjomā. Un tad, ja mēs saprotam, ka šiem cilvēkiem nebūs reģionos iespējams strādāt to darbu, kāds tur tiek piedāvāts, tad mēs atkal aizskaram šīs cilvēktiesības. Un mēs, ja paskatāmies reģionos, arī tiek nodarbināti cilvēki, kuri ir tajās saucamajās mazāk aizsargājamajās grupās, ko jau arī Labklājības ministrija minēja par sociāli atstumtajām riska grupām. Un tātad tieši šie cilvēki tiks izstumti vispār no darba tirgus. Tāpēc es, norādot uz šiem vairākiem iespējamiem cilvēktiesību aizskārumiem, lūdzu jūs nepieņemt likumprojektu esošajā redakcijā.
Pie tam vēl es vakardien vakarā saņēmu no budžeta komisijas pēdējo redakciju, kas ir tabulas veidā. Diemžēl par pašnodarbinātiem es tur tā arī neatradu skaidru un nepārprotamu tekstu, kā tad īsti būs ar tiem pašnodarbinātiem. Bet šobrīd mums kā uzņēmējiem vairāk ir svarīgi tas, lai mums neliek maksāt, lai neliek dāvināt cilvēkam par nepadarītu darbu. Paldies jums!